Labdien! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podcasts Veselīgas sarunas. Tajā kopā ar Veselības centra apvienību un tās speciālistiem runājam par dažādām aktuālām tēmām, lai ik viens no mums varētu spērt soli tuvāk veselībai. Līdz šim podkāstā esam runājuši daudz un dikti par fizisko veselību, taču nemazāk būtiska ir arī mentālā veselība. Tāpēc šoreiz parunāsim par pārīti tēmu šajā lauciņā. Lai uzzinātu svarīgāko par trauksmi un stresu, kā arī noskaidrot, kā attīstīt savu pašvērtību, uz sarunu esmu aicinājis Veselības centra apvienības klīnisko un veselības psiholoģi Diānu Považnē. Labdien, Diana! Labdien, Justīna! Jā, kā es teicu, pārīt tēmu šoreiz mums sanāks apskatīt, jo šajā lauciņā būtu noteikti ļoti daudz, ko mēs varētu runāt un varētu pat atsevišķu podkāstu šim veltīt, bet brīdī, kad top šī epizode un arī, kad viņi iznāks, ir tāds svētku laiks, decembris ar dāvanām, ar jauniem tēriņiem, arī gadumija, kas jau pats par sevi man tikai no domas viena jau uzdzen tādu nelielu stresu un trauksmi, bet šis ir tikai viens dzīves brīvis, kurā tā stresa un trauksme iespējams ir tādā lielākā mērā, bet tā ir tāda lieta, kas ikdienā pavada. Tad sāksim ar to stresu un trauksmi. Mums, žurnālistikā nav pieņemts vispārināt lietas, un tomēr šī ir tā vienīgā lieta, ko man gribētos teikt, ka gandrīz katrs cilvēks ir savā dzīvē vismaz dzirdējis tādu vārdu kā stress un arī kā trauksme, un gribas sevi arī asociēt ar to, bet kā varbūt mēs varam raksturot, jo es pati, piemēram, personīgi nekad neesmu mēģinājis definēt šos te divus jēdzienus, tad kas ir tie par zvēriem un kā viens no otra atšķirs. Es gribētu teikt, pirmkārt, ka šī Ziemassvētku laiks tā tomēr ir tāda pozitīva. Tas ir tāds piepildošs, un tas ir laiks un periods, kad cilvēki, viņi ir noguruši, viņi ir pārslogoti no aizvadītā gada, ir kā rezultātu periods, ir nākamā gada plānošana, bet tomēr tās ir tādas patīkamas emocijas un tas ir tāds patīkams satraukums. Ja. Tomēr ļoti bieži ir tā, kad ja mēs ņemam vispār cilvēkiem stresu un trauksmi, es domāju, ne tikai ir dzirdējuši, bet arī katrs ir piedzīvojis, katrs pieaudzis cilvēks savā dzīvē. Un šeit ir būtiskākais, ja mēs gribam definēt, noteikti var paskatīties klasifikātors. Es negribu mūsu skatītājus pārslogot ar nopietnām zinātniskām terminoloģijām, bet tomēr atšķirība ir, un šeit ir pamatā mēs runājam par laika horizontu. Ja, stress tomēr ir tā kā ķermeņa reakcija un atbildes reakcija uz reāli notiekošiem faktiem, deadline darbā, paaugstināti rēķini, finanšu problēmas, kas ir ģimenē, vai attiecību problēmas, un tas ir ķermeņa organisma reakcija un psihiskas reakcija. Tad trauksme ļoti bieži ir tas iekšējais satraukums vai bailes par iespējamiem notikumiem, kas varētu būt nākotnē. Ka tas vairāk ir tomēr par potenciāliem scenārijiem, kas mums nepatīk, par ko mēs satraucamies, un šeit ir, protams, kad robeža ir ļoti trausla, vai ne? Un tā kā viennozīmīgi nevar novilkt, ja tas nav tas pats kā iesnas vai apendicīts, ko var dēt. Vai es atbildēju uz vienu? Jā, minējāt arī šos te, piemērus, kas var būt tie veicinātāji, bet kas var būt tie veidi, kā mēs izjūtam stresu, trauksmi, jo es pieļauju arī tas no cilvēku uz cilvēku atšķirās, tā sajūta kaut kāda, kā tas var būt. Kā mēs izjūtam, simptomātika ir ļoti līdzīga, tātad paaugstināta sirdsdarbība, bieži ir svīšana, svīst plaukstas, ir palielināts acu zīlītes, jo ķermenis ir gatavs rēģēt, ja mēs runājam par trauksmi, tās ir negatīvās domas, kas atkārtojās, un ir tāds jēdziens kā ruminēšana, kaut gan es solījos bez specifiskiem, bet tās ir negatīvās domas, kas atkārtojas, un ko cilvēks atrodas to negatīvo domu varā. Jautājums, no kuriem tas negatīvās domas, tās sajūtas, kas ir varbūt par iemeslu?
Ļoti atšķirīgi. Ir ļoti individuāli, un katram cilvēkam tas var būt gan piedzīvotās traumatiskās pieredzes, tas var būt arī nav iespējams vispār. Ir jāskatās tomēr katrs gadījums atsevišķi. Un es esmu jau dzirdējusi, protams, tādu vārdu salikumu kā hronisks stress. Kas tas atkal ir par stāvokli? Jo, labi, minējāt, Ziemassvētku laiks jau varētu būt tāds patīkamā satraukuma, tāda patīkamāka stresa periods, bet tas ir tas viens brītiņš, kad kurā brīdī tas jau par tādu paliekošu un pastāvīgu stāvokli kļūst. Tātad stress, principā, kā organisma reakcija dod stimulu savākties un reaģēt risināt. Un stress ir arī tas, kas ir adaptīvais, jeb labais un neadaptīvais, jeb tā saucamais sliktais stress. Un tas labais stress ir arī tas, kas stimulē mūsu attīstību, kas dod mums iespēju iet. Katra žurnālists noteikti atcerās savu pirmo ēteru, vai ne? Tas satraukums, bet tad, kad mēs tomēr ir iespēja reaģēt, ir iespēja darboties, un tad, kad mēs ejam tajā savā satraukumā un vienkārši darām, mēs caur to attīstamies. Tāpēc stress dod iespēju mobilizēties, pārkāpt kaut kam, kas mums īsti nepatīk vai mūs biedē, un tādā veidā virzīties savā evolūcijā un savā attīstībā. Savukārt neadaptīvais stress, tas gan ved pie atlikšanas, pie tādas nemitīgas, negatīvas nespējas priecāties par dzīvi, atkal tās pašas negatīvās domas, kas visu laiku ir galvā, un cilvēks tikai viņš neredz neko pozitīvu. Un šeit ir tā vienpusēja melnbaltā domāšana, viss ir slikti, man nekas nepatīk, man nekas nesanāk, es esmu absolūts neveiksminieks, un tā būs vienmēr. Un šeit, kad tas ievelkās ilgāku laiku, tas pārvēršas par hronisko stresu. Tad te jautājums uzreiz, cik tas ir bīstami, kad tas paliek par tādu hronisku stāvokli, jo minējāt, ka parādās šīs domas, kuras kaut kādā brīdī jau var arī par depresīvām domām iespējams saukt, kas neizklausās labi. Tas ir bīstami, protams, ka jebkuras hroniskas, ieilgušas psihiskās darbības, tā kā ilgstošas psihiskās darbības diskomforts ir bīstams. Viennozīmīgi. Kādi tie riski, ja mēs dzīvojam tajā vāveres ritenī, ļaujam tam stresam būt, nemaz nepievēršam uzmanību, jo arī es pats nonākusi kaut kādā brīdī dzīvē, kuras, tas vāveres ritenis vienkārši notiek. Es pat nedomāju par to, vairs nepievēršu uzmanību par to, ka kaut kas ir par daudz un ka tas stress ir par daudz arī potenciāli trauksme, bet es nedaru neko. Kur ir, kā tā bīstamība? Somatizācija, mūsu ķermenis ir ļoti gudrs, un mēs esam tik ļoti sarežģīts un tik ļoti gudrs veidojums cilvēks kā tāds. Un psihija ar fizioloģiju ir tik ļoti, protams, saistīta. Ķermenis pats jūs apstādinās. Bet tad sākās somatizācija. Un tad, ja mēs ilgstoši nepievēršam sev uzmanību, mēs esam tajā diskomfortā un mums šķiet, ka viss ir labi, tad vienā brīdī fiziskais resurs beidzās, un tad sākās slimības. Un, ja labprātīgi cilvēks neapstājās, tad, diemžēl, slimības gulta. Tas ir tas piespiedu brīdis, man arī vairāk kārtā ir bijis, kur liekas, ka visu kaut ko dara, un ir tāda vienkārši galvā nodomā, varētu atpūsties kādu brīdi. Protams, nākamajā dienā pamazas temperatūru un jāņem slimību lāpa, un es dabūju to atpūti, ko tik ļoti vajadzēja, ka tiešām ir tā sajūta, ka ķermenis reaģē uz Protams, un tas ir ļoti labi. Ja pretējā gadījumā, varbūt absolūti neatgriezeniskas sekas. Stress arī iepriekšējās epizodēs, tā ir viena no lietām, ko jebkurš speciālists runā, prasot par to, par ko vajadzētu ikdienā padomāt, lai justos vispārīgi vesels un rūpētos par sevi. Parādās šīs vārdu salikums, ka jāsamazina stress. Arī pie ģimenes ārstes pieļauju aizejot, tur ik pa laikam kaut vai reizi gadā uz profilaktiskajām pārbaudēm arī ģimenes ārstes noteikti to iesaka. Ko tas vispār nozīmē? Samazināt stresi, jo minējām te darbu. Darbs viens no apstākļiem, no darba gluži neaizies kaut kā, jo tā iztika jāpelna, tad būs otrs stress. Tieši tā, par līdzekļu. Tieši tā. Kā
šeit? Ļoti skaists vārdu saukums. Jā, stress tik tiešām ir jāmazina, bet viņš ir ļoti vispārējs. Un tātad, ko reāli cilvēks? Lūdzu, maziniet stresu savā dzīvē. Nozīmē tikai 2 lietas. Beidzot pievēršiet sev uzmanību. Tas, par ko mēs runājam, Justīna, kad pamani, ka tu esi tajā vāveres ritenī. Pamani, ka tev nav laika sev. Tev nav laika atpūtai. Tu sen esi aizmirsus to, kas tev ir paticis, vai ne? Tas, kas tev sagādā prieku. Un mazināt slodzi. Un pie tam slodzi mēs varam mazināt ne tikai atsakoties no darba pienākumiem. Atkal nevajag tajās galvībās, ja darbs man rada stresu, vai darbs, es esmu pārslodzē darbā, tas nozīmē, ka man ir jāaiziet, un šī ir vienīgais risinājums. Nē. Mēs varam pārstrukturēt, mēs varam runāt ar darba vadītāju, mēs varam piesaistīt papildus resursus, pārdalīt savu slodzi. Un tas viss ir risināms, vienkārši tas ir jādara. Kāds varētu būt labākais tas ieteikums, kā cilvēkam sevi novērtēt, kas ir pa daudz, kas ir tas, kas varētu būt tas galvenais stresa avots? Jo tā ir tāda, man liekas, liela apzinātība apsēsties un saprast, man tagad ir daudz kā par daudz, un man vajag pārskatīt to savu ikdienu. Un arī tas atslēgu vārds daudz, kas jau pats pa sevi atkal iedod tādu trauksmainības, vismaz manis no pieredzes runāt, iedot tādu trauksmainības sajūtu. Angļu valodā ir tas vārds overwhelming. Es nezinu, latviski tas būtu tāds nomācošs, tā sajūta, tāda pārņemoša sajūta. Un liekas, vēl jau vairāk daudz, un tad liekas, ka nav izējas nekādas, un tad gribās varbūt to galējību virzienā slīdēt, tad visu nogriezīšu. Kā jūs ieteikt, kā var sevi izvērtēt vislabāk? Vai dienas laikā pavērojot sevi 3 dienu periodā, ļoti labi var redzēt, vai man vispār pietiek laika apstāties un papriecāties. Papriecāties par saviem sasniegumiem, par savu darbu, par savu mājokli, par savām attiecībām, par saviem draugiem. Tiešām, un te ir tas godīgais saruna ar sevi. Nevis izlikt skaistu rīlos un skaumības tīklos, kam mēs visi mākam. Un, tas, protams, ir ļoti jauki, bet tā godīgā saruna ar sevi, tas ir tas, kas dod skaidrību. Vai tu vispār māki priecāties? Vai tev atliek laika? Vai tev ir tas iekšējais resurss, ka tu vari priecāties ikdienā? Un kā ar tādu trauksmes sajūtas mazināšanu? Tur tie paņēmieni līdzīgi, vai tur ir kaut kādas lietas, kam ir specifiskāk varbūt jāpievērš uzmanība? Mēs runājam par diagnostiku, par to, kā ar vispār ar trauksmi ir ļoti, ja mēs runājam par izvērtēšanu ar trauksmi, atkal, vai mēs principā pamanam to, kas ar mums notiek, jo kā jau mēs vienojamies, ka trauksmi tas ir kaut kas vairāk tāds, kas dzīvo mūsu galvā, un kas ir tās uzmācīgās negatīvās domas, te ir jautājums, vai es savus ikdienas darbus, un vai es funkcionēju autopilotā, vai es pamanu to, ko es daru. Un es esmu klātesošs. Tas ir par to trauksmes diagnostiku. Ņemot vērā tās izpausmes un tie iekšējie pārdzīvojumi un iekšējie procesi gan stresam, gan trauksmei ir ļoti līdzīgi, noteikti nākamais jautājums varētu būt, ko tad darīt lietas labā. Jā, protams, jautājums, ko darīt, un te var arī uzreiz to papildus jautājumu, kurš ir tas brīdis, kad saprast, ka es pats nevarēšu, ka varbūt vajag aiziet pie kāda speciālista? Psiholoģijā ir, it depends. Mēs nevaram vispārināt, mēs nevaram, vienas universālas formulas viennozīmīgi neeksistē. Un par to, ka tas, ar ko mēs jebkurš cilvēks varētu sākt, pirmais ir šī godīgā saruna ar sevi. Un tad ir lēmums, kad es vairs šāds te dzīves ritms, tāda dzīves slodze, kāda man ir smagu, man viņa nepatīk, es gribu kaut ko mainīt. Un tad, protams, kad es tikai un vienīgi par holistisku pieeju mūsu dzīvei, viennozīmīgi mēs nevar būt tā, ka cilvēks ir neizgulējies,
viņam nav fiziskās aktivitātes, viņam nav pilnvērtīgs uzturs, viņam nav svaiga gaisa, viņam ir sekla elpošana. Ja? Un tāpat laikā viņš ir psihiski absolūti stabils, ar spēju risināt problēmas. Esmu zērējis. Nē, notiek tā. Kādu laiku mēs varam noturēt to masku un nospēlēt, bet tā, lai mēs kā vienots, tā, lai psihi un fizika ir tomēr vienot, es teiktu, ka vienmēr ir jāsāk ar fizisko miega kvalitāte, nodrošinot labu miega rutīnu. Mēs ļoti daudz bieži atrisinām, vai ne, arī psihiskās pārslodzes jautājums. Noteikti fiziskā aktivitāte ir vajadzīga, jo šobrīd mēs ilgstoši visi dzīvojam paaugstināt kortizola kokteili. Ja mēs runājam par organismu bioķīmiju, sākoties Covid-19 pandēmijai, karš, viss, kas notiek mums apkārt, tas rada fona trauksme, un līdz ar ko to iekšējo trauksmi katram no mums. Ja? Un labākais veids, kā mēs varam šo kortizolu pārstrādāt, protams, ir fiziskā aktivitāte. Sākam ar fiziku, nākamais izvērtējam, vai mums pietiek ar tām. Šobrīd ir pieejams ļoti daudz, var palasīt noteikti literatūru, pieņemsim par stresu un trauksmi ļoti daudz ir runāts un ir rakstījuši gan Arons Beks, gan Roberts Lihi, kas ir KBT terapijas pamatlīdzēji. Ja? Jā, ļoti daudz ir arī praktiskie vingrinājumi un uzdevumi, ko cilvēks katrs pats var patstāvīgi darīt, lai mazinātu šīs nepatīkamās sajūtas. Un katrs tikai individuāli var izvērtēt, vai ir nepieciešama speciālisti iesaiste un profesionāla palīdzība, vai cilvēks tomēr var pats tikt galā. Tad, kad viennozīmīgi ir jāvēršās pie speciālista, ja ir paškaitniecības vai paškaitējuma domas, ja ir pašnāvības domas, tas noteikti no ko apspriest. Tas ir signāls, lai uzreiz meklētu atbalstu un speciālistu palīdzību. Vai ir kaut, minējāt, ir šī te godīgā saruna ar sevi, kas ir viena no lietām, ko var darīt, lai saprastu, kas ir par daudz un kā virzīties tālāk. Attiecīgi, lai arī mazinātu šo te stresu, potenciāli arī trauksmi. Kā jūs ieteikt, kas ir tie, kādi jautājumi sev uzdot? 1, 2, jo tas liekas tāds, jo arī tāds ļoti visaptvarošs, kas ir par daudz. Jā. Tāds arī mulsinošs jautājums kaut kādā ziņā, un arī nepie kā varbūt tās neaizved beigās, ja tas ir tāds vienīgais. Pirmais, vai man patīk mana dzīve? Te noteikti būs gan jā, gan nē. Tad analizējam tas, kādas sfēras man šobrīd ir būtiskas. Ja? Jo pieņemsim sievietē ap 30 gadiem, kurai ļoti gribās, lai viņai būtu gan ģimene, gan bērniņi. Ja? Būs savas aktuālie jautājumi un problēmas, tas, kas man šobrīd ir tās dzīves sfēras aktuāls. Un ļoti atšķirsies no 18-gadīga, 19-gadīga pusauģa, vai ne? Un, tas ir pirmais. Tad, kas ir aktuāli šobrīd man, kas man patīk manā dzīvē, kas man nepatīk. Nākamais jautājums. Tās dzīves sfēras, kas man nepatīk, kas tieši. Tur noteikti ir, ja mēs runājam par, pieņemsim par to pašu jau pieminēto darba stresu, ja, un pārslodzi, kas tieši. Man ir pārāk daudz darba, man ir pārslodze, vai man ir mobbings varbūt. Vai arī es nejūtos novērtēts, es daru ļoti daudz un man ir zems atalgojums. Jo nav jau nekas, vienmēr ir noteikts konkrētas atbildes katrā situācijā. Un risinājums ir analizējot šo tie, kas tieši man nepatīk, kas rada man to satraukumu. Caur tādiem šķietam vienkāršiem jautājumiem var tikt līdz tam iemeslam, tai saknē, kas varbūt tās pirmajā mirklī nemaz neliek, šķiet tāda nepieejama, varbūt. Un tad beigās nonākot pie tās atbildes, varbūt arī kādā brīdī viņi ir pārsteidzoši varbūt par to, kas ir tas pamat iemesls, kāpēc tas stress par to ikdienu ir un iespējams potenciāli arī aug.
Jā, šis te par darbu, ko minējāt, arī tos piemērus, kas varētu būt tas iemesls. Es pieļauju, ka daudziem varbūt arī tā nenovērtēšanas sajūta, bet tajā ārējā bildē to nemaz tā nepamanto pēc tā ārējās cilvēka fasādes. Pie trauksmes domājot, vai tur ir kaut kādi, vingrinājumi, kas var palīdzēt, jo trauksme man saistās arī ar tādu, kā minējāt, paaugstināt asinsspiedienu, tādu nemieru iekšā, un tad tā ir tā lieta, ko gribās mieru atgūt tajā brīdī. Kas tur var palīdzēt? Jūs pieļauju, ka atbildes uz jautājumiem tur nav pirmā doma, kas nāk prātā. Jā, pie paaugstinātas trauksmes atkal ir jāskatās, jo trauksme var izpausties arī kā panikas lēkums. Tā ir ļoti paaugstināta sirdsdarbība, tas ir elpas trūkums, stāvoklis, ka cilvēkam šķiet, ka viņš varētu zaudēt samaņu, un bailes par savu dzīvību, bailes nomirt. Un, ja ir šīs panikas lēkmes, viennozīmīgi ir jāvēršās pie speciālistu un pēc palīdzības, medicīniskās palīdzības. Ja tā ir kā ikdienas ierastā trauksme, kas cilvēkam ik pa brīdim noteikti rodās, tad pirmais ir elpošana, lai cik tas banāli neskanētu, bet tas ir labākais un ātrākais veids, kā mēs varam sabalansēt simpātisko, parasimpātisko nervu sistēmu un dot sev šo palīdzību, lai nomierinātu satraukumu, situatīvu satraukumu. Ir ļoti daudz atkarībā no psiholoģijas virziena, ir savu paņēmienu un arī savu ieteikumu un savu protokoli, bet sākt ar fizioloģiju, tas ir visprātīgākais. Paelpot, progresīvā muskuļu relaksācija, kas ir pietiekami daudz informācijas internetā, ļoti viegli var atrast. Sazemēšanās, kad mēs ieslēdzam visus 5 analizātors, kas ir redze, dzirde, oža, garša un šī taktīlā sajūta. Noteikti zina arī mūsu klausītāji par 5, 4, 3, 2, 1 tehniku. Tev jānosauc 5 priekšmeti, ko tu redzi, 4 skaņas, ko tu dzirdi, tad jāsauž smaržas un tā taktīlā ķermeņa sajūta un garša. Ar to mēs parādām ķermenī, kad mēs esam šeit, un tās trauskas mainās domas, kad mēs varētu nenolikt eksāmenu, kad mēs varētu būt smieklīgi uzstājoties vai ierakstot podcastu. Tas viss ir iluzors scenārijs, ka te un tagad šobrīd viss ir kārtībā. Ķermenim nekas neapdraud. Tas arī palīdz nomierināt mums. Un tad ir ļoti labi, un tad, kad mēs esam tā bāzes trauksme ir noņemta jau situatīvā, tad atkal par domām tad mēs atgriežamies pie savām pārliecībām. Domām ir tā saukti automātisko domu rekonstrukcija protokoli, kad ir negatīvās pārliecības, mēs izvērtējam godīgā sarunā ar sevi vai ar terapeitu. Mēs izvērtējam, kas apstiprina to pārliecību, un kas ir pret, jo ļoti bieži izrādās, ka cilvēkam ir, viņš apskata atkal tā mobilā domāšana, viņš apskata tikai no vienas puses. Man neizdosies, kāpēc tev neizdosies? Tāpēc, ka vienreiz neizdevās. Un to, ka tev pēc tam jau 4-5 reizes tev sanāca, tu aizmirsti. Tu neanalizē, tā kā nav tās kritiskās izvērtēšanas. Un šeit ļoti saruna ar sevi. Vajadzības gadījumā speciālisti iesaista. Tāda, varētu arī teikt, apzināta būšana ar sevi. Es izēju cauri apzināti uzdot sev jautājumus, apzināti sēžu un domāju par viņiem, un arī, elpoju, uzzināt, pievēršu uzmanību apkārtējām lietām, un šeit un tagad būt. Un ļaut sev būt. Un ļaut sev būt. Jo ļoti bieži ir tā, kad un atkal sociālo tīklu laikmetā, protams, ka mums ir šī te salīdzināšanas trauksme. Mums vienmēr liekas, kāds ir veiksmīgāks, kāds ir skaistāks, kāds ir slaidāks, kāds ir... Kādam citam jau tas stress nav trauksme. Protams, un tikai man neizdodās. Un tas rada vēl papildus pārdzīvojums, iekšējo spriedzi un tikai
kāpina šo te trauksmi. Par to arī kaut kādā mērā par šo te, kā izskatās, varbūt ir kaut kāda arī kolēģi vai paziņu vidū cilvēku, kur izstāsta, ka viņiem viss ir kārtībā, bez stresa dzīvo, bez trauksmes dzīvo, bet vai tas vispār ir iespējams izvairīties no stresa un tādām trauksmainām sajūtām? Atbilde viennozīmīgi ir nē. Tas ir aptuveni tāpat kā kaut kas tāds sfēriskais zirgs vakumā. Varat iedomāties? Nevar. Jo stresa reakcija, tā ir normāla ķermeņa reakcija, kas palīdzēja mūsu sugai kā tādai izdzīvot. Jo tad, kad ir draudi, organisms mobilizējās, lai reaģētu un risinātu. Ja, jo pretēji, ja nebūtu šīta mehānisma, mūsu cilvēks pirmotnējais, ieraugot lauvu, kas notiktu, ja viņš turpinātu lasīt melenes, nevis mobilizētās. Tieši tā. Ja mums nebūtu šīta iebūvētā ķermeņa funkcija un organisma reakcijas iespējas mobilizēties un risināt, mēs ļoti iespējams sen jau nebūtu mūsu sugas kā tāds. Pirmais, otrs, mēs neattīstītos. Līdz ar to tad, tas nav iespējams. Tas nav iespējams, un attiecīgi tad arī to stresu uzreiz nevajag uztvert kā kaut ko ļoti sliktu, vajag vienkārši saprast, par ko tas ir, un tad izvērtēt, vai tur ir tā labā daļa no tā, ko viņš dod cilvēkam patiesībā, vai varbūt tās viņš vairāk sāk ņemt no tevis resursus, un tad tajā brīdī, kad ņem no tevis pārāk daudz resursus, no tādas mentālos un arī kaut kādā brīdī fiziskos, tajā brīdī jau stress vairs nav palīdzošs. Manā skatījumā tas modelis varētu būt sekojošs. Ir stimuls, ja, tātad iedodat piemēru, kas varētu cilvēkam radīt stresu. Jā, runājot par jaungadu maiņu, jānodod kaut kāds pēdējās atskaites. Jānodod pēdējās atskaites. Protams, ka deadline cilvēkam vienmēr rada spriedzi, un te ir jautājums tajā brīdī, kad jānodod atskaites. Pirmkārt, cilvēks par to zināja. Cilvēks par to zināja laicīgi. Okay. Izdaram secinājums. Nākamgad es sākšu ātrāk gatavot šīs atskaites, ko es varu darīt situācijas labā šobrīd. Sēžu, atlieku visus, izviršu šo kā prioritāti, atlieku visus citus pārējos darbus un daru. Kas ir sliktākais, kas var notikt? Un te ir tas samuraja princips nomirsti iepriekš dienu. Kas var sliktākais notikt, ja es nenodošu līdz 31. decembrim šo atskaitu? Mums būtu jānodod sev. Jā, vainīgs, nesāki laicīgi, jā, bet vai tās ir tiešām nāves briesmas? Noteikti nē. Vai tev atlaidīs no darba par to? Noteikti nē. Tāpēc izanalizē, uzdod sev pareizos jautājumus, saproti, kad šīs nav saistīts ar kaut kādu traģēdiju, pārstāju, kas nebūs. Savācies, sāc darīt, nodot to atskaitu, nākamgad esat gudrāks, izdara secinājumus. Jā, atkal neaiziet aiz galējībās. Jā, jo ļoti bieži, tad, kad mēs neuzdodam sev šos te iekšējos, mums nav laika apstāties un izrunāties godīgi pašam ar sevi, mēs meklējam kaut kādus iekšējos attaisnojumus, mēs esam pārņemti ar tām bailēm, kas noteikti ir un acīm redzot, ir pamatots, ja pēc 2 dienām ir jānodot, neesmu uzsācis tāds, tā. Bet tāpat laikā nav jau nekas drausmīgs un briesmīgs, kas tad būs? Ja pat tu pazaudēsi to darbu. Vai tiešām, ja tu iesi zem tilta nakšņu, tieši tā. Jā, tādas katastrofizācijas ir, šī katastrofizācija mums ir ļoti raksturīga. Mēs mēdzam tā darīt. Jā, objektīvi un godīgi, nekad neuzdodot sev atbildi. Mums vienkārši ir
ieslēdzās sarkanā lampiņa, un tas liekas, jau tā ir katastrofa. Tāpēc apsēžamies un uzdodam sev jautājumus, atrodam. Ieelpojam, izelpojam, godīgi izrunājamies ar sevi. Pasakam, ka sanāks, neiludēram. Viss būs kārtībā, jā. Pieliekot stresam un trauksmei šobrīd punktu. Otra tēma, ko sākumā arī pieteicu par pašvērtību. Jā, gatavojot jautājumus, šo vārdu tā sev kaut kā muļļāja prātā, un dzirdot to, uzreiz nāk prātā arī pašpārliecinātība. Vai tas izklausās diezgan līdzīgi, bet vai arī tas ir viens un tas pats, vai varbūt radinieki, šī te pašvērtība un pašpārliecinātība. Kas tad tā ir? Pirmkārt, Kristīne, es gribu jums pateikt paldies par to, ka šīs divas tēmas salikāt kopā vienu podkastu ietvaros, jo viņas ir ļoti saistītas. Kā likums cilvēkam ar augstāku pašvērtību ir lielāka iespēja tolerēt stresu, trauksmi un tikt galā ar izaicinošām dzīves situācijām. Tā kā šis ir ļoti loģisks pārēja par pašvērtību un pašpārliecību. Angliski ir self-esteem un self-confidence. Vai ne? Pašvērtība tas ir vairāk par to, kā es pats principā es esmu ok, vai es neesmu ok. Kā es sevi vērtēju tā kā kopumā. Un pašpārliecība viņa vairāk tomēr ir sfērās. Tas, kā es šos jēdzienus un kā interpretēju sev, tas ir veids, kā es skaidroju arī saviem pacientiem un klientiem. Un vai īsti atkal ir, varbūt tā, ka cilvēkam ir ļoti augsta pašvērtība, bet ir lietas un situācijas, kur viņš nejūtās pašpārliecināts. Ja? Ģeniālam aktierim vai māksliniekam nekad nebūs, viņš noteikti zina, ka viņš nav pašpārliecināts grāmatvedības atskaišu kārtošanā, budžeta stādīšanā. Katram savs. Tāpēc jau mēs esam katrs ļoti unikāls. Un tāpat laikā cilvēkam ar zemu pašvērtību var būt situācijas, kad viņš izskatās ļoti pašpārliecināts. Uzkāpjot uz skatuves, viņš ir labi zinot savu tēmu, viņš performē. Viņš ir tiešām, pat nevienam nevarētu rasties sajūta, ka cilvēkam ir zema pašvērtība. Te pašā laikā attiecībās ar pretējo dzimumu. Viņš jūtās ļoti nedroši, jo ir šīs te attiecībās ar vecākiem. Un no kurienes nāk tā mūsu ideja pašiem par sevi? Par to, kāda ir tā mūsu pašvērtība, cik augstu vai zemu tā ir katram cilvēkam? Ļoti labs jautājums. Un te ir bāzē, protams, kad mūsu bērnība psiholoģija bez bērnības, kā tas kādam neietik, tad diemžēl mēs nevaram iztikt. Labu vecāku uzdevums iedot bērnam divus ziņojumus. Tu esi labs, un tas, ko tu dari, ir labi. Vai ne tik labi, bet šie ir divi atšķirīgi jēdzieni, tu un tas, ko tu dari. Un bāzē tu esi labs ar vienu to, ka tu esi uz šīs pasaules, tu esi unikāls, tev ir savi talanti, tev ir iespējas izpausties, attīstīties, iet un dzīvot savu dzīvi. Un tas, ko tu dari, vienreiz var sanākt ļoti veiksmīgi un ļoti labi. Citreiz netik, citreiz pavisam slikti, kā ar to mūsu atskaitu pieņemsim. Ja? Zināji. Vai tas nozīmē, ka tu esi slikts cilvēks? Nē. Un te ir tas moments, kad ļoti diemžēl ir tā, ka bieži bērniem tiek ielikts, nav šie te atšķirības starp šiem jēdzieniem. Un bērnam ir tā, ka viņš vērtēs sevi caur to, ko viņš dara. Un atkal bieži es sastopos ar situāciju, kad bērnībā, ja tu labi mācies, tas ir normāli, tas ir pats par sevi saprotams, un pievērš uzmanību vai norāda tikai uz sliktām darbībām, tikai uz sliktiem rezultātiem.
un tas ir tas pamatu cēlonis, kāpēc cilvēkam būtu zema pašvērtība, diemžēl. Bet varbūt arī tā, ka nepamana, ka par sevi nav tais labākajās domās, ka ir tomēr zema tā pašvērtība. Vai varbūt ir kaut kāds brīdis, tomēr pienāk agrāk vai vēlāk, kad tu saproti, ka es par sevi nedomāju faktiski neko labu. Tad atkal ir tā, vai kritērijs ir viens, lai cik tas neizklausītos, tā kā vispārnošana. Es esmu apmierināts ar savu dzīvi kopumā. Vai, protams, ka vienmēr būs kaut kādas lietas, ko varētu labāk, varētu skaistāk, vairāk un tā tālāk, bet kopumā vai es esmu apmierināts, un šis ir tas rādītājs. Ja kopumā es neesmu apmierināts, man ir slikts vīrs, man ir slikts darbs, man ir slikti nepaklausīgi bērni, man ir šausmīgas attiecības ar vecākiem, tad visdrīzāk kaut kas nav labi. Jā, ka tā varbūt pat nav tāda tieša apziņa, ka es par sevi nejūtos labi, bet tā ir tāda kopīgā sajūta par to, kā... Arī to mēs, vai konkrēti atbildot uz jautājumu, vai mēs būtu tā, ka cilvēks nepamana to savu zemo pašvērtību, jā. Jo psihija ir atkal ļoti adaptīva. Cilvēks iemācās dzīvot, atbilstoši tam savām iekšējām pārliecībām, jo te arī tas izskaidrojums, kāpēc cilvēks ilgstoši paliek destruktīvās attiecībās. Viņam dara pāri, viņu krāp, ar viņu nerēķinās, viņu izmanto. Cilvēks ilgstoši paliek šajās attiecībās. Kādēļ? Jā, pieredums. Jā, kas ir pašvērtība. Un nākamais, te ir vēl viens tāds interesants psihisks triks, kad upura loma un upura pozīcija citreiz ir ļoti pievilcīga un ir ērtāk, ja tu runājat par tām sekundāriem ielabumiem, citreiz ir daudz ērtāk palikt tajā upura pozīcijā, kurš tevi žēlo, kurš tevi atbalsta, kurš tev palīdz, kur tev vienmēr ir par ko pasūdzēties, nevis uzņemties atbildību, iet un risināt jautājumus. Jā, tas paredz tādu rīcību. Tieši tā. Atbildības uzņemšanās, kas ir tāda smags uzdevums reizēm. Jā, bet psihiski veselu, pieaugušu, nobriedušu cilvēku pirmais uzdevums, un tas bez kā vispār nevar veidot nekāda veida attiecības, ir uzņemties atbildību par savu dzīvi. Par savu dzīvi, gan emocionālo, gan fizisko, gan par savu materiālo nodrošinājumu. Tikai tad tu vari iet attiecībās. Runājot jau par stresu, pieminējāt šos sociālos tīklus. Kā jūs skatāties uz to, ka, nezinu, vai tā ir svētība vai posta, kurā katru ņem, mums ir dzīve daudz tiek pavadīt sociālajos tīklos internetā, un tas ir tāda jau neatņemama mūsu sastāvdaļa. Kāds iespējas šai te mūsdienu videi ir uz to pašvērtību? Jo par stresu jau runājāt, pieminējāt, ka tas jau ir tas iemesls, kāpēc mēs sākam salīdzināt, apzināti, neapzināti, tas noteikti tas ir cits jautājums, bet sākas tā salīdzināšana, kas jau rada tādas nevisai patīkamas emocijas. Pētījumi ir zinātniski, pētījumi ir pierādījuši, šobrīd tas ir apstiprināts, ka cilvēks, kurš pārmērīgi lieto sociālos tīklus savā ikdienā, šis ieradums ļoti korelē ar zemu pašvērtību. Tad, kad atkal atgriežoties pie tā, tu dzīvo savu dzīvi, vai grīdi. Jā, vai seriāli, ir dažādas iespējas. Var dzīvot, var skatīties seriālus, var tātad dzīvot sociālajos tīklos. Jā, ir variācijas, jo šobrīd, paldies Dievam, man ir plašs sortiments, kā nerisināt savas problēmas, bet visu laiku būt nodarbināti. Pamatā es teiktu, atkal tas ir ļoti atkarīgi, jo no vienas puses sociālajie tīkli dod mums arī iespēju gūt šo te atbalstu, veidot savu community un būt gan pamanāmiem, gan, ja speciālistam ir ko teikt, tad šī ir fantastiska iespēja un platforma, kur viņš var to darīt. Un tāpat laikā
ļoti bieži cilvēkiem, diemžēl, kuriem nav šīs stabilās pašvērtības un stabilās savas pārliecības par savas dzīvi unikalitāti un vērtību, savas dzīves vērtību, šī salīdzināšana spēlē ļoti tas nav palīdzoši. Tas dod nopietnus arī emocionālos pārdzīvojumus, ceļ šo trauksmi, vēl vairāk pazemēt pašvērtību. Un ko darīt? Ko darīt? Tāds liels jautājums, jo protams, viss sākās bērnībā. Bērnībā es nevaru atgriezties. Es nevaru pateikt saviem vecākiem, ka viņiem vajadzēja man audzināt citādāk un ielikt man citu sajūtu man par mani. Es tagad esmu pieaudzis, bet es nejūtos par sevi labi. Ko man darīt? Visas bērnības traumatiskās pieredzes tomēr vairāk vai mazāk ar tām var strādāt. Un ir lietas, ko mēs noteikti nevaram mainīt. Vienīgais, ko mēs varam mainīt, savu attieksmi pret to. Ja? Ir arī šobrīd pieņemsim tā, jebkuras arī senās traumatiskās atmiņas un pieredzes to var pārstrādāt. Ja? Tāpat EMDR terapija, kas ļoti labi strādā ar fantastiskiem rezultātiem, kas atbrīvo cilvēku šodien un viņa nākamajā, tuvākajā nākotnē. Es pieļauju, ka varbūt arī tāda nosacīta atbalsta komanda arī var būt vērtīga. Kaut kāds, ar ko var parunāt, vai kas varbūt tās arī palīdz neatkāpties no tā, jo būt vienam ar tādu patiesībā diezgan lielu uzdevumu var būt grūti. Tā arī nākamais, kas vēl ir jāsaprot par ko tad darīt, ja tur lielāko dzīves daļu mēs esam bijuši, ja tur ar zemu pašvērtību. Tā arī ir jāsaprot, cik gadus mēs esam bijuši ar šādu sevis uztveri. Un atkal jaunu gribēt, lai tas notiek ātri un tas notiek tā kā nedēļas, divu vai pat gada laikā. Kāpēc? Kāpēc šķiet, ka es negribu teikt, ka terapija ir jāiet 25 gadus, ja 25 gadus pirms tam ir bijuši zemes pašvērtējums, bet viennozīmīgi tas nav ātrs process un, protams, daudz labāk, ja ir šīs te atbalsts. Ja ir labs sociālais, ja laba kompānija, labi draugi, tas ir ļoti būtisks, tas ir cilvēka resurss. Ja ir profesionāls atbalsts, ja tas ir darbs ar psihologu, ar psihoterapeitu, ļoti labi, tas pātrinās. Tā tāda laba perspektīva, kā skatīties, ja es 25 gadus esmu sev strādājis pie tā, lai šim tā pašvērtība nebūtu laba. Kāpēc gaidīt, ka man vajadzēs tikai dienu vai nedēļu vai mēnesi, lai pēkšņi man pašvērtība būtu laba. Tur tie svaru kausī nekā, man liekas, nesaliekas kopā, lai tas iznākums būtu tāds kādu ātri pozitīvs. Vai ne? Pozitīvs, jā. Diemžēl tā nebūs. Es prasīju, ko vispār darīt, bet kas būtu tas pirmais solīts? Lēmums. Tas vienmēr viss sākās ar lēmumu. Ar lēmumu, kad es gribu citādā. Jo te atkal ir, lai cik banāli tas nebūtu, bet ja mēs turpinam darīt to pašu, mums būs precīzi tāds pats rezultāts. Ja mums iznākums un rezultāts, kas mums ir šobrīd, nepatīk, risinājums ir tikai viens, sāk darīt kaut kādas citas darbības. Jāiemācās pirmais godīgums pieņemt lēmumu, jo ļoti bieži ir tā, ka cilvēks parunā par to, ka kaut kas īsti neapmierina, kaut kas, mēs jau runājam par to upuru pozīciju, bieži ir tā, ka nepatīk, mainīt viņš neko negrib. Viņam ir labi, un tāpēc nevajag viņu aiztikt, un nevajag ar varu, un teiksim, kāpēc arī nekad nestrādāja pie psihologa, mamma atveda aiz rokas. Ja pašam, tur pie tam mamma atveda 25-gadīgu bērnu, nestrādā. Cilvēkam nevar palīdzēt, viņš pats negrib, lai viņu pazīst. Absolūti. Pret cilvēka grib nekas nenotiek. Pēc visa ar iekšējo lēmumu un gatavību mainīt kaut kādu savus ikdienas rutīnu darbības. Ko darīt? Tas godīgums, man liekas, daudziem ir pret sevi. Ir grūtāk būt godīgam nekā pret citiem.
Un te ir tā mana lielā sāpes, kad, diemžēl, cilvēki paši sev nepatīk. Un man tik ļoti gribās, lai mēs esam gaišāki, lai mēs vairāk mīlētu pirmkārt paši sevi. Un tad, kad mēs mīlam sevi, un tad, kad mums viss ir kārtībā, un mēs paši esam apmierināti ar savu dzīvi, tad mēs varam arī dot to mīlestību un siltumu gan mūsu bērniem, lai viņi aug psihiski veseli un ar augstu pašvērtību gan saviem partneriem un visiem citiem pāriem, gan pienesumu un kā cilvēks vai kā tādi. Tad tas ir tas, ko mēs varam arī novēlēt visiem. Justies labi par sevi. Ne tikai par to, ko mēs darām, bet paši par sevi savā būtībā. Būt arī tādiem apzinātākiem, godīgākiem pret sevi. Ja šķiet, ka kaut kas varbūt tās ikdienā nav tā, kā gribētos, un ka gribētos justies labāk kaut vai par sevi vai tādām ikdienas uzdevumiem. Jā, tas, ko mēs varam novēlēt, justies, iemācīties sev patikt. Jā, patikt sev, iemīlēties savā dzīvē un baudīt. Un šis ir tik skaists laiks, ar ko vispār sākt, vai ne? Baudīt un priecāties. Un vēl saprast, paturēt prātā, ka tas nebūs ātrs ceļš, bet tas noteikti ir tā vērts. Un tas ilgtermiņš ir tas, kādēļ ir vērts par to domāt vairāk ikdienā un pie tā arī vairāk piestrādāt. Protams. Jā, Diana, teikšu jums lielu paldies par sarunu. Man bija ļoti interesanti. Es ceru un es domāju patiesībā, ka noteikti arī klausītājiem bija interesanti. Kā jau sākumā minēju, tikai pāris temati šoreiz. Cerams, iespējams, kādā reizē tiksimies vēl par kaut ko citu parunāt, jo šeit lauciņā noteikti ir vēl viss kā interesanti un vērtīgi, ko būtu vērts katram uzklausīt vismaz šādā sarunas veidā, un pēc tam aizdomāties noteikti par to, ko varētu savā ikdienā ieviest un uzlabot, lai justos labāk. Paldies arī, ka skatījāties un klausījāties šo epizodi, un arī citas varat atrast portālā TV3LV, kā arī mūsu YouTube un Spotify kanālos, bet mēs tiekamies jau nākamreiz, kad kopā ar vēl kādu veselības centra apvienības speciālistu spēsim nākamos soļus tuvāk veselībai. Paldies!